Sveiciens visiem! Šodien es iepazīstināšu ar savu otro darbu, ko es daru. Nedaudz iepazīstināšu, kāpēc es iesaistījos un ko tas man ir devis. Piekritīsiet, ka šobrīd ļoti daudz cilvēku ir palikuši bez darba, un tikai tagad viņi saprot, cik labi būtu, ja viņiem būtu darbs, ko viņi varētu darīt no mājām. Daži cilvēki jau sapratuši, ka patiesībā strādāt no mājām nemaz nav tik slikti. Tas dod daudz dažādas priekšrocības. Tas nozīmē, ka jūs varat ne tikai pabūt kopā ar ģimeni un saviem mīļajiem, bet jūs varat arī tam, ja jums ir pamatdarbs, jūs arī tam papildus varat nopelnīt naudu, ko jūs varētu realizēt, teiksim, ģimenē savus sapņus. Kā arī, ja jūs strādājat ar produktu, tad jūs varat palīdzēt sakārtot cilvēkiem savu veselību, kā arī jūs varat veltīt laiku pašam sev, saviem sapņiem un tām nodarbēm, kas jums patīk un kurām jums nekad nepietiek laika. Ja jums interesē papildus darbs no mājām, tad es jums ieteiktu izskatīt, kā vienu no iespējām ir tīkla mārketings. Kāpēc? Jo šobrīd tīkla mārketings krasi atšķirās no tā, kāds viņš bija 90. gados, un tīkla mārketings ir viena no nozarēm, kurā attīstas ļoti strauji un ļoti daudz cilvēku izvēlas kā papildu darbu vai kā pamatdarbu, izvēlas tieši tīkla mārketingu. Tad es nedaudz padalīšos ar savu pieredzi. Šobrīd jau 9 gadus es esmu tīkla mārketingā un 9 gadus atpakaļ es kļuvu par Zino kompānijas biznesa partneri. Mēs attīstam frančīzi caur internetu ar veselības produktiem. Kāds teiks, 9 gadi tas nav daudz, taču es teikšu, man šie 9 gadi bija ļoti īpaši. Šajos 9 gados es ieguvu tik daudz savā pašizaugsmē, kā es nebiju iegūsti praktiski iepriekš. Un tad nedaudz padalīšos, ko man ir iedevuši šie 9 gadi, ko es esmu sapratusi un iegūsi. Pirmais es sapratu, ka patiesībā, ja mēs ticam sev, tad mēs dzīvē varam sasniegt ļoti daudz. Tad patiesībā, ja tu kaut ko sapņo un ja tu dari, tad tu vari iegūt visu to, ko tu sapņo. Es esmu iegūsi brīvības sajūtu un neatkarību. Tad, kad varēju ceļot, es izmantoju laiku, lai es varētu aizbraukt ceļot un pabūt ļoti daudz citās valstīs, iepazīt viņu kultūru, un jo tu vairāk ceļoji, jo tev vairāk gribās kaut kur aizbraukt un apskatīties. Tad es esmu bijusi vairāk kā 17 valstīs pabijusi, un tas pilnīgi aizrauja mani, un šobrīd, kā mēs nevaram nekur aizceļot, tad ceļoju pa Latviju, iepazīstu Latviju, taču es ceru, ka būs laiki, ka mēs atkal varēsim ceļot. Man ir daudz iespēja darīt, ko nozīmīgu veselības, visas sabiedrības veselības labā, jo mēs piedāvājam un stāstam cilvēkiem par veselības koncepciju, palīdzam viņiem atgūt veselību, un tā ir tā misija, ko mēs šobrīd gribam aiznest sabiedrībai, jo šobrīd mūsu galvenais pašu uzdevums ir pašiem parūpēties par savu veselību. Jo jutīsimies mēs labi tikai tad, kad mums būs ļoti laba veselība. Esmu šajā laikā ļoti daudz mācījusies no starptautiska mēroga zinātniekiem un līderiem. Tādējādi sakārtojusi savu veselību un vairāk kā 7 gadus es pati šobrīd neesmu slimojusi, un tas ir tikai pateicoties Zino veselības koncepcijai. Šajā laikā esmu sapratusi, ka noteikti mācīšos visu laiku, visu mūžu, jo cilvēks nekad nevar zināt visu, un sevišķi īpaši šajās jaunajās tehnoloģijās, kas nāk un mainās katru dienu. Tas nozīmē, ka mums katru dienu ir jāmācās kaut kas jauns. Un ja tu gribi attīstīties un attīstīt savu biznesu, tad tev ir daudzas lietas jāapgūst. Tādēļ es apmeklēju ļoti daudz seminārus, kur varu apgūt visu jauno, kas šobrīd nāk, kas palīdzēs veidot gan manu biznesu, gan manā pašizaugsmē. Es esmu sapratusi, ka tikai darot, mēs varam iegūt kaut kādu rezultātu, un es parasti saviem biznesa partneriem saku, tiem, kuriem ir ļoti aizņemts laiks, tad es vienmēr saku, dari vismaz maziem solīšiem, tāpat tu virzīsies uz priekšu. Ja tu nedarīsi neko, tad nekas noteikti nenotiks. Tad līdz ar to, mēs
ejam uz priekšu un nedaudz daram, tad mūsu rezultāts vienmēr būs. Šajā laikā es esmu iepazinusies ar ļoti daudz cilvēkiem, kurus es kādreiz neesmu pazinusi. Mēs esam izgājuši visādas dažādas dzīves situācijas, gan pozitīvas, reizēm arī gan negatīvas, taču ļoti daudz viens no otra esam mācījušies. Kā jebkurā biznesā, arī šajā biznesā mēs saņemam ļoti daudz nē. Ja mani kādreiz tas apbēdināja, tad šobrīd es esmu sapratusi, ka cilvēkam ir izvēle, katrs var izvēlēties, un tas, ka man šis patīk, tas varētu būt, ka kādam nepatīk. Ja līdz ar to, teiksim, es saprotu un pieņemu katru lēmumu, ko cilvēki izvēlas. Un viens no svarīgākām tomēr ir, es piekritīsiet man, ka tā ir finansiālā brīvība, finansiālais iegūms, kuru es, teiksim, investēju gan savā pašu izaugsmē, gan biznesa attīstībā, kā arī tas, kas man patīk arī ceļojumos. Un loģiski, kā ir 3 tādi galvenās lietas un iemesli, kāpēc es esmu tīkla mārketingā. Tā ir pilnveidošanās, tā ir pašrealizācija, un tā ir pašattīstība, ko mēs esam iegūsi, apmeklējot līderskolas, apmeklējot seminārus, tiekoties ar dažādiem zinātniekiem. Un tīkla mārketings ir ļoti izmainījis manu dzīvi, manu redzējumu uz visiem, teiksim, pasaules skatiem.